Sveiki un laipni lūgti Parkside darbnīcā. Mani sauc Filips, un šodien es tev parādīšu, kā uzbūvēt reģipša sienu. Šim nolūkam mēs būvējam koka karkasa sienu. Vienā pusē to vienkārši apšūsim ar reģipsi, bet otrā pusē dubultā ar OSB plāksnēm un reģipsi. Pēc tam šūves nošpaktelēsim līdz otrās kvalitātes līmenim. Ar OSB plāksnēm var vienkārši pieskrūvēt vieglākas lietas pie sienas un nav vajadzīgi dībeļi. Turklāt mēs būvējam reģipša sienu ar metāla profiliem, kur vienā pusē ir viena, bet otrā pusē dubulta apdare ar reģipša plāksnēm. Dubultā apdare nodrošina lielāku stabilitāti un ar atbilstošiem dībeļiem var izturēt arī lielāku slodzi. Virsma ir izlīdzināta līdz 3. kvalitātes līmenim un ar krāsu izsmidzinātāju uzklāta viena krāsas kārta. Visus nepieciešamos materiālus un instrumentus, kā vienmēr, atradīs zemāk būvniecības instrukcijā. Abiem sienu veidiem mēs sākam ar pamatstruktūras izveidi. Tam nepieciešama taisna līnija. To mēs iezīmējam ar zīmuli, mērlenti un lāzeru uz grīdas, sienas un griestiem. Ja viduslīnija ir pareiza, tad mēs ķeramies pie metāla karkasa. Ir daudz metāla profila veidu. Visbiežāk izmantotie ir UV profili un CV profili. CV tiek izmantots sienām un vertikālēm, UV grīdai un griestiem. Ar skārdu šķērēm var vienkārši saīsināt profilus līdz vajadzīgajam garumam. Pirms pieskrūvējam profilus, apakšpusē pielīmē vēl skaņas izolācijas sloksni. Tā nepieciešama, lai samazinātu trokšņu līmeni. Pēc tam pieskrūvē profilus, izmantojot stiprinājumus, kas ir piemēroti grīdas, sienas un griestu materiālam. Kad rāmji ir piestiprināti, vari CV profilus ievietot UV profilos un novietot tos vēlamajā pozīcijā. Tev tie nav jāskrūvē. Svarīgi ir tikai tas, lai visi CV profili būtu vērsti vienā virzienā. Visām atverēm arī jābūt vērstām vienā un tajā pašā virzienā. Ja visas detaļas ir novietotas vertikāli, tad šis rāmis ir pabeigts. Tagad pārējām pie koka karkasa. Mūsu sijas jau ir sazāģētas. Tās sijas, kas pieskaras citiem būvelementiem, apakšā arī saņem izolācijas sloksni. Tad izlīdzini apakšējo siju pēc viduslīnijas ar sienas siju un abas pieskrūvē. Pēc tam pieskrūvē staķņus un augšējo siju. Arī otrā karkasa konstrukcija ir pabeigta. Tālāk seko apšūšana. Plāksnes tiek montētas ar gaišo pusi uz ādu. Pieskrūvē tās pie karkasa. Katrs karkasa veids prasa īpašas skrūves. Metāla karkasam nepieciešamas skrūves ar smalko vītni, bet koka karkasam skrūves ar rupjo vītni. Abu skrūvju veidi ir fosfātēti. Tas nozīmē, ka tie ir izturīgi pret koroziju, jo ģipškartona plāksnes piesaista mitrumu. Pārliecinies, ka pirms pievilkšanas starp apšuvumu un grīdu ir atstāts 3 mm atstatums, lai triecienu troksnis nepārietu uz sienu. Starp citu, 1 metra mēra elements ir 3,5 mm biezs, kas ir labs mērs attālumam. Ir svarīgi izvairīties no krustotām šuvēm. Šajā gadījumā šaurajai plāksnei jāpieguļ augšējai malai, kamēr šī sprauga pārvietojas uz leju. Ģipškartona plāksni sagriež, iegriežot tās virsmu. Pēc tam plāksni var viegli salauzt. Katrai triecienu kantai nepieciešama fāze, lai vēlāk špakteļmasa labi piekļautos. Šo fāzi mēs vienkārši izveidojam ar kancelējas nazi. Tiklīdz aizmugure ir apšūta, mēs varam siltināt atsevišķus laukumus. To darām ar akmensvārti. Ja plāno vilkt elektrības vadus, tad tagad ir īstais brīdis to izdarīt. Šim nolūkam tev šeit vēl jāizurvi caurums. Pēc tam vari vienkārši izvilkt vadus caur šiem izgriezumiem CV profilos. Pēc siltināšanas šo pusi var apšūt tieši tāpat kā aizmuguri.
Atstāja arī pie sienas apmēram 3 mm atstarpi, lai arī tur skaņa tiktu atdalīta. Tagad mēs sākam špaktelēt. Auduma lenta novērš plaisāšanu, un tai vajadzētu būt iestrādātai katrā šuvē. Atceries savu instrumentu nomazgāt uzreiz pēc špaktelēšanas, jo to ir daudz vieglāk izdarīt, kamēr špakteļa masa vēl ir svaiga. Kad siena ir nožuvusi, ar lielo špakteli pārbrauc pāri visiem nelīdzenumiem, un tad siena būs labi sagatavota otrajai kārtai. Un mēs tagad vispirms ejam pie OSB sienas. Tagad OSB plātnes pieskrūvē pie karkasa. Malās ir ievalcējuma un izvirzījuma savienojums, un puse ar īsāko ievalcējuma malu vienmēr ir vērsta pret karkasu. Tagad, protams, izmanto rupjvītņu skrūves, lai piestiprinātu plātni. Atceries, ka apakšā jāatstāj 3 mm atstarpe. Kad plāksnes ir piestiprinātas, vari aizpildīt tukšumus ar siltumizolāciju. Neaizmirsti par aizsarga aprīkojumu. Ja tu vēlies ievilkt vadus savā sienā, tad tagad būtu īstais brīdis to izdarīt. Tev būtu jāizgriež atveres koka stenderu konstrukcijā, lai ievilktu vadus. Šīs atveres veido visas vienā augstumā, lai kad sienu apšūsi ar plāksnēm, tu zinātu, kur nevajadzētu ieskrūvēt skrūves. Mums šeit nevajag vadus, un mēs varam turpināt likt ģipškartona plāksnes. Tās varam pieskrūvēt tieši pie OSB plātnes. Arī metāla karkasa sienai vienā pusē būs divkārša apšuvuma kārta. Otro ģipškartona kārtu mēs piestiprinām ar skrūvēm, izvietojot šuves ar nobīdi un izmantojam nedaudz garākas smalkvītņotās skrūves. Kad visas detaļas ir apšūtas, atkal jāķeras pie špaktelēšanas. Špaktelētām virsmām ir dažādi kvalitātes līmeņi – Q1 līdz Q4. Q1 nozīmē, ka virsma ir vienu reizi špaktelēta un slīpēta. Q4, ka 4 reizes špaktelēta un slīpēta. Krāsošanai nepieciešama vismaz Q2 kvalitātes virsma. Tas nozīmē, tagad mēs vēlreiz špaktelējam un slīpējam. Tā tagad būs Q2 kvalitātes siena. Ļausim tai vispirms kārtīgi nožūt, pirms vēlreiz to noslīpējam. Tagad šai sienai ir otrais kvalitātes līmenis. Tas nozīmē, ka tagad to varētu, piemēram, noklāt ar tapetēm, bet mēs šo sienu gribam krāsot, un tāpēc es to apstrādāšu, lai sasniegtu trešās kvalitātes līmeni, kas nozīmē vēlreiz špaktelēt un slīpēt. Siena ir gandrīz pilnībā sagatavota. Atliek tikai to notīrīt no putekļiem, kas ir nosūkti, lai pēc tam mēs to varētu apsmidzināt. Tātad ar to mūsu demonstrācijas sienas ir pabeigtas. Ieraksti komentāros, kāda veida sausās būves siena tev būtu piemērota. Un vienkārši ķeries klāt, tu to vari!